bet tā interesantākā lieta ir, ka šis dīķis pārtaps par tādu paplašināto grāvi, kurā tiklīdz kāda māja tiks uzbūvēta, tiks novadīti attīrītie notekūdeņi. Jā, māja pagrabi Jelgavā. Vispār man šķiet, ka, ir liels izaicinājums noturēt tos savus visu cauru gadu vai nedēļu augstiem gruntsūdens līmeņiem, bet jā. Katrā ziņā, jā, šis ir tāds eksperiments ar šādu iekārtu, jo mums pilsētā ir daudzās vietās, kur apbūve traucē veikt ar lielo ekskavātoru no malas šo grāvu tīrīšanu. Atceros, ka bija komentāri vai jautājumi par to, kad mēs bijām tikko veikuši virsmas apstrādi, un tad, kad pienākošajām ielām bija atšķirīgi šie te augstumi un tās visas lietas. Ja. Tāpēc ir vajadzīga šī atgriezniskā saite no iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji ir labākie informātori mums pilsētā par to, kas ir jāpiestrādā. Un šito arī parādīja kadrā. Kādreiz, jā. Šo deju parāda kadrā. Jā, kādreiz lūdzu parādi. Sveiki, Ilze! Sveiki, Ilze! Sveiki, Ilze! Sveiks! Iet, viss iet. Skaitījām tikko pirms kameras ieslēgšanas skaitījām, šis jau mums būs 5. raidieraksts. Wow. Kāpēc tik skumji? Nē, es vienkārši domāju, ka man liekas, tikai 5. Nē, man liekas, ka mēs jau te raujam jau. Man jau liekas, ka... Ilgais ceļš kāpās. Jā. Nē, forši. Ko mēs šodien varētu parunāt? Mēs varētu parunāt par man visu laiku tāds jautājums visu laiku rodās. Tu iepriekšējā reizē solījies piedalīties publiskajā apspriešanā. Tur 6. līnijā, tur ir kaut kāda zemes gabala sadalīta un tā. Un mēs neviens līdz šim neesam tādā pasākumā piedalījušies un teica, ka tu piedalīsies. Tev sanāca? Tajā publiskajā apspriedē. Jā, man sanāca, jo zin kā, visā sanāca ļoti interesanti. Es tīri apzināti negribēju pārstāvēt līnijas. Es patiesībā pieteicos kā privātā persona, jo tas zemes gabals, kuru tur sadala un par ko ir apspriešana, reāli ir man pāri ielai. Es tur tikai tāds ieinteresētā persona, jo tie būs mani jaunie kaimiņi. Bet tad, kad es pieslēdzos sapulcītei... Tas Zoomā bija? Zoomā, jā. Mani pozicionēja kā līniju pārstāvi, un es domāju, labi, bet tā es arī beigās tur paliku kā Jelgavas līniju pārstāve, taču, biju nedaudz sarūktināta, jo, tad, kad tur viss tur redz to kas tur pieslēdzās, es sapratu, ka es, manuprāt, biju vienīgā. Pārējie visi bija... Tā kā iedzīvotāji pārstāv? Jā, un tad sanāca tā, ka beigās viena sieviete arī uzdeva tādus piņķerīgus jautājumus, un es gan viņai rakstīju privāti, vai viņa ir līnija iedzīvotāji, vai kāda amatpersona no kāda citas iestādes. Es atbildi nesaņēmu, bet no iedzīvotāju puses man šķiet, ka es biju vienīgā, un tas tāds nedaudz tāds rūgtumiņš, ka, neinteresē. Nē, es nezinu, vai nezinu, vai neinteresē, vai nesaprot, vai neizprot. Labi, tu tur pieslēdzies, ko tu rāda tur, kas tur sēž viens un kaut ko stāsta? Vai? Nē, tur bija moderatora, sieviete, kas mums jau izsūtīja šo informāciju, no kuras mēs saņēmām. Tad bija arī visi šie plānotāji, bija arī īpašnieks, bija arī domas plānošanas nodaļas pārstāvji. Tur bija daudz tās amatpersonas. Visu izstāstīja principā to pašu, ar ko tu vari iepazīties internetā. Un tad sākās jautājumu daļa. Un jautājumu daļa bija tāda... Es, protams, uzreiz jautāju, man bija aktuāls 6. līnijas apgaismojums. Vai gaisma būs, jo pie lielās apbūves, pie lielās intensitātes, pie sabiedriskā transporta. Tad redzēju, sazvanījās ar pilsētas saimniecību tiešā ēterā un noskaidroja, ka šogad nebūs. Un ka gaidām šī varbūt nākamgad. Bet, tas ir tā standarta atbilde. Šogad nē, nākamgad. Tad teica, ka tas jaunās valdības vadības tad rokās būs. Bet, es varu tā kā nedaudz padalīties, jautāju arī, kad tad darbi sāksies.
teica, uz rudens pusi darbi sāksies un kaut kāda aktivitāte. Tur ir tāds foršs dīķis, tā labā vai sliktā ziņa, nezinu, kā uz to skatās, tur ir tāds foršs dīķis. Viņš jau ir privāti, īpašumā, bet šobrīd joprojām ir pieeja, ka tur var iet peldēties, var kādu ziviju laikam noķert bet, kad tie zemes gabali tiks sadalīti, viņš tātad kļūs sadalīts arī par šiem mazajiem īpašniekiem. Kamēr jau tā būvniecība it kā nenotiek, tu tur tā kā vēl var piekļūt, bet tā interesantākā lieta ir, ka šis dīķis pārtaps par tādu paplašināto grāvi, kurā tiklīdz kāda māja tiks uzbūvēta, tiks novadīti attīrītie notekūdeņi. Un skaidri un gaiši pauda, kad, dīķī laikam nebūs vēlams peldēties vairāk. Uz otru pusi ir Svētas upe, tur var kraulu jā, teica, forsēt upi. Tur, protams, bija jautājumi, varbūt tomēr ir kaut kādas alternatīvas. Palika pie tā, ka tomēr izskatīs kaut kādas alternatīvas, kaut kādus citus grāvjus apzinās vai izbūvēs vai skatīsies, ko var darīt. Tomēr, lai viss tā darīšana tomēr neiet uz to dīķīti. Labi, beidzās viss tur dīķī, tur tas. Beidzās ar ko? Tā kā teica, vai tur vēl kaut kāda procesa notiek? Pēc iedzīvotājiem jautājumu nav, viss skaidrs, akceptēja. Tur būs vēl viena tāda, manuprāt, teica, ka būs vēl viena sanākšana, kad tas gala lēmums tika pieņemts. Man šeit līdz 7. aprīlim, kas ir šodien, vēl var kaut ko iesūtīt, ja ir kādi jautājumi, bet, kad nāks raidījums jau gaisā, tas jau būs par vēlu. Mēs noteikti kaut ko varbūt šodien ierakstīsim publiskajos. Es vienkārši to procesu gribu saprast, tur, viss sanāk kaut ko tur, es domāju, ka ja neviens ļoti lielu brēku neceļ, tad pa lielam. Bet tas ir labi, kad sadala gabalos, tur cels mājas, un kaut kā jau mums to apkaimi ir jāizceļ no tā ekonomiski neizdevīgās apkaimes purva. Varbūt tad, kad būs daudz tur tā, un mēs būsim ekonomiski izdevīgi. Skaidrs, jā, es tādu neesmu piedalījies tādā. Kaut gan, būs vēl kāda, es labprāt piedalīšos. Tur jāieplāno laiks. Tad. Protams, cik ilgi gāja? Stundu aptuveni stundu. Es arī, uzjautāju gan par to ceļu, jau esošo bumbieru ceļu, kas savieno no 6. līniju ar 5. līniju, jo kādreiz viņš piederēja īpašniekam. Šobrīd īpašnieks apstiprināja, ka jau ir nodots pašvaldības rīcībā. Bumbieru ceļš, viss? Jā, bet interesants ir tas fakts, ka tikai tas savienojums starp 5. un 6. līniju. Bet bumbieru ceļš ir arī tāds apendiks, tur, kur paši cilvēki dzīvo tad mājas un kur var vēl piebraukt. Tas nē. Un šis jautājums radās, kāpēc kaut kādu daļu pilsēta paņēma vai pilsētai atdeva un kaut kādu daļu nē. Es aicināju arī īpašnieku ar mani sazināties, lai mēs varbūt varam izrunāt, varbūt pastāv iespēja, jo es zinu, ka īpašnieks neīpaši grib par šo ceļu rūpēties. Viņam būtu interesantāk, ka viņš viss būtu atdots pilsētai. Man bija interesanti, kāpēc pilsēta tātad nepaņēma, un mēs viņiem nerūpējām, lai ziemā izbrauktu varbūt ar šķūrīti vienu mazu līkumiņu, lai ar greiderīti nobrauktu vasarā, jo, tikko pagājušajā nedēļā smuki ir nogreiderēts tas pilsētas ir, jā, pilsētas savu notīra. Bet mūsējo, kas arī ir bumbieru ceļš, bet kas joprojām ir privāti īpašumā, protams, varbūt ir bumbieru ceļš A. Dievs zina, kas mums viņš ir, bet šis jautājums man likās ļoti interesants. Skaisti, jā, tā ir pieredze piedalīties šādā pasākumā. Par to ceļu, jā, tas tāds interesants, kāpēc daļu kaut kā un daļu kaut kā nē. Labi, skaidrosim. Un zini, es būtu bijis daudz priecīgāk, ja būtu šie cilvēki no kaut vai 6. līnijas vai arī no 5. līnijas, jo ja tas kaut kāda tā kustība sāks ietekmēt arī, apkārtējos, tas ir svarīgi. Respektīvi, tad, ja šādas te apspriešanas ir kaut kas mūsu apkaimē, pirms tam mums pašiem iekšēji kaut kā jāiekustina, vairāk. Jo, es atceros, mēs tur runājām, bija kaut kāda laiks, es pat biju pierakstījis kalendārā, bet tur ar darbiem nesanāca, lai es varētu apsēsties tā mierīgi pie datora. Jā, tad es nepieslēdzos. Bet, ja būtu lielāka tā
informatīvā plūsma, kad tajā laikā slēdzamies klāt un skatāmies, varbūt. Jo jāsaprot ir tas, ka man tas zemes gabals ir turpat pārceļam, bet visa sestā līnija tiks ietekmēta, kad kad šis zemes gabals apbūvēs, apdzīvos un tā kustība būs visa sestā līnija. Es neteikšu cietīs vai... Kā jūs tur izbrauksiet, es nezinu. Uz Dobelšosei, Kreisos pilsētu? Es arī ne, bet to mēs pajautāsim pilsētas saimniecības pārstāvim, kad mums būs kāda saruna. Būs mums saruna, jā. Klausies, tad ir vēl tāds aktuāls jautājums, ko mēs te maļam uz riņķi. Tūlīt būs līdzdalības budžets ar konkursiem, kurā mums ir jāstartē, gribi vai negribi. Tad mums te bija tāda iekšēja aptauja. Ko tika mēs tur daudz nevaram, visu, ko gribam un tā, bet pie kaut kāda kopsaucēja būs jānonāk, jo tā summa ir tik, cik ir. 40, bija 1000. Jā, šogad 40,000 projektam, kurus iegulda pašvaldību īpašumā un attīst kaut kādu vietējo infrastruktūru. Es skatījos vakar no mūsu čata, kur tur skateparks, pastaigu taka, bērnu laukumiņš, nevis laukumiņš, bet sporta laukums, basketbols, futbols, kas tur vēl, basketbola gros, futbols, smilšu pleķis, pludmales volejbols. Būsim godīgi, nav kur aiziet arī mamām vai tētiem kaut ko uzspēlēt, nav arī īsti bērniem, kur ko darīt. Jā, mazie laukumiņi daudz dzīvokļu māju pagalmos ir izbūvēti. Tas ir mazulīši. Jā, bet teiksim tā jau pusauģiem, jau arī jauniešiem, pieaugušajiem īsti nav ko darīt. Es domāju, ka tas optimālais variants varētu būt tāds laukums, kur ir gros, tas 3x3 varbūt, kaut kāda otrā pusē ir futbola vārti, kaut kāda soliņa apka, tā kaut kā, ne? Tas rezultāts var. Protams, jāskaidro, cik tas vai vispār tajos 40 ietilpst. Zini, kas vēl man likās ļoti interesantā ideja bija arī, bet tā droši vien kādā citā vietiņā un citā laikā, bet tās suņu pastaiga laukums bija ļoti interesants. Jo, starp citu, tāds ir Rafa pusē. Man liekas, tur kinologi, tur kaut ko es esmu redzējis, kad... Atmods, tur arī ir. Tā kā mūsu pusē tāds nav. Kur tur aizies sunim māci lec pāri, tur staigā pa laipu. Jā, tas tāds... Tas būtu ļoti interesants. Iežogots, jā. Kaut kas tāds, kas tiešām arī, kur var kaut kāds... pamatā spiežam, tad es šitos izējot cauri, es saprotu, ka vairāk ir sportiskās un tādas aktivitātes, kaut kāds, kā tas rakst, multifunkcionāls laukums un... Vienīgi jautājums, vai mēs tajos 40,000, varbūt mēs vienkārši kaut kādu pirmo kārtu varam Tur bija arī, mums atsūtīja variantus, kuri tādus ierīko, vienkārši sazinamies un noskaidrojam apmēram uz kādām summām tas viss var virzīties. Tā kā, šito mēs esam apkopojuši. Bet ir vēl idejas, noteikti vēl kaut ko, vēl pēdējais mirklis kaut ko... Vēl nav oficiāli izziņot. Nē, vēl nav, manuprāt, bija uz lieldienām tā doma un... Jo tam visam vajadzīgs laiks sagatavoties. Vēl vismaz tur izbūvēt gājēju celiņu visā garumā. Pa to Dobelu šoseis gar malu tu vari iet, bet tā līnijās, kur tāda normāla gājēju... Līdz galam tu nemaz tā īsti droši nevari pārvietoties. Mazie bērni ar riteņiem vai kur tur tā... Jā, es nezinu, kā šo laukums, bērnu laukumiņš, kurš aptvertu visas vecuma grupas. Mums arī vajadzētu. Vajadzētu, jā. Nē, tas ir skaidrs. Te vairāk ir pa sportu, streetballs. Fiziskā, tā kā aktīvāk atpūt, jā. Jo skateparks jau nebūtu slikti, bet tas droši vien izmaksās ir. Tas jāgaida, kad būs
pilnā līdzdalības budžeta summa, cik tur tie 5% no ienākuma nodokļi, tas jau mums pilsētā varbūt var. Jo mēs šeit, ka Rīgā šogad tikko atvēra meža parkā zem tilta skateparku, un man šeit arī ar līdzdalības budžeta palīdzību, un, ja nemaldos, tā izmaksas bija 66,000 vismaz sociālajos. Jā, es zinu to laukumu. Jā, tāds, bet ar niecīgs nav. Jā, nekas tur tāds, tāds ļoti tāds. Skaidrs, tad šajā jautājumā mēs skatāmies variantus, sazināmies ar šādu darba veicējiem, jo tur jau arī, tur vajadzēs to projektu vēl visu kaut ko tur sagatavot, un labi, ka sākam laicīgi. Jo, vēlreiz domāju, jāapstiprina, vai laukumiņš, kas ir 4. līnijā starp bibliotēku un 4. līniju joprojām ir pieejams tādam lielākai apbūvei. Pagājušajā gadā tur bija runa, kad ir ok, jā. Bet jāprecizē. Pagājušā gada mazais spēļu laukums jau būtu bijis tikai tāds maziņš, atkal gabaliņš. Ja mēs Alnītis uz atspers. Jā. Arī to mums vajag. Bet mēģinam kaut ko varbūt, un vēlreiz atgādinu, varēs balsot tikai vienu reizi. Tāpēc projekts ir jāizvēlās tiešām tāds, kas gan mums pašiem ir interesants un vajadzīgs, gan par ko ir vērts arī balsot un realizēt. Jā. Tā, un es tagad skatos, ko mēs te vēl baigi aktīvi mums notiek. Zelta roku, čaklo roku, tas te aptauja, ne aptauja, bet tabuliņi pildās. Tas pilnīgi nejauši runājam, tad pilnīgi nejauši bija vajadzība un radījām šo tabulu. Abos čatos, gan labas lietas līnijās, gan Jelgavas līnijas ir šis links Google Doca, un tur droši var iet un ierakstīt savas aktivitātes un savus piedāvājumus. Foto, video. Līnijās šūts apģērbs bērniem. Ūdens noteku iekārta apkope. Projektēšu vižāžists. Ādas izstrādē. 3D mēbeļu. Es vakar skatījos 3D mēbeļu un iekštelpu skicēšu. Man reāli vajag. Es pilnīgi iedomājos, ka mēs šeit arī varēsim atrast kādus speciālistus, ko mēs varētu uzaicināt uz sarunu, piemēram, arī par tām pašām ūdens un kanalizācijas izbūvēm un piedāvājumiem un aktualitātēm, kas ir, kā tas notiek un kā praksē tādas lietas. Mēbeļu ražošana. Foto, video mēs varētu uzaicināt kādu speciālistu, kurš parādītu, kā foto un video taisīt. Vai ne? Tā, nē, skaisti. Es jau te vēl, man ir vēl kaut tur kur. Tur daudzu nav vēl. Jā, man ir vēl pašam kaut kur pierakstīts, kas te jāpapildina. Ir zemes darbi. Elektriķi kūkas, granulu tirgotāji, puķu audzētāji. Krūmu griezēji, vēl viss kaut kas, jā. Un es saku, ka vajag pašiem sevi ierakstīt. Varbūt šito liekam arī mājaslapā vai kaut kur. Droši. Un kaimiņi arī, lai pieraksta, ko kaimiņi dara un kāds metina, kāds remontē. Čaklo roku, tas te datubāze pildās un ir, jā, ļoti skaisti. Es domāju, ļoti labi. Forši, pasties, viela tabula. Tā, es vakar vēl paskatījos, pašķirstīju jaunāko presi, kur man palika avīze, kaut kur pazuda avīze. Altums taisa jauno projektiņu daudzdzīvokļu māju siltināšana. Man šis jautājums vienmēr ir tāds licies dīvains. Viss saka, vajag, bet kāpēc viņi nepiesakās, es īsti nesaprotu. Tāpēc, ka tas ir noteikti dārgi. Paldies. Bet tur jau altums atbalda. Nu labi, tev pēc tam jāatbild. Bet, Zini, es starp citu mūsu RAF biedrības, kas ir RAF biedrība, kuri bija nodibinājuši savu biedrību tieši dēļ mājas siltināšanas. Un es kaut ko līdzīgi tagad dzirdēju
par vēl vienu citu daudzdzīvokļu māju, ka būs jādibina biedrība pieteiksies šim tā kā atbalstam, un tad sadarbībā ar, laikam, Nīpu vai kā tas viss notiek Altumu, tad tas arī tiks realizēts, kad jā, un tad tas attiec arī tad uz mūsu daudzstāvu mājām, kas ir līnija apkaimē, bet vai viņām ir jādibina katrai savu mazā apkaime, vai mēs kaut kā varam viņiem palīdzēt? Nē, ja tas tur vajag, jā, jautājums. mēs mierīgi varam šo biedrību arī kā jumta organizācija likt un taisīt, ja tur aktīvisti ir, un varam mierīgi tur. Es tiešām nezinu, kāda ir tā pareizā kārtība un vai ir vajadzība. Mums ir vispār kāda mājā siltināta līnijās? Jā. Ir, jā? Jā. Ok, es tā... Ir tur, 4. līnijā, tur, man liekas, ka ir, jā, ir. Nu, jā, šito vajadzētu tā noskaidrot. Tā, tad vēl, ko es te lasu vietējās ziņās, pašvaldība atgādina par suņu nodevu. Par sunīšiem vajadzētu samaksāt, it kā jau tie, kuri, tur rakstīts suņi, kuri iet pastaigāties kaut kur ārpus teritorijas, it kā baigi. Saka, ka tie, kas pa sētu dzīvo, tiem nav, ja, bet, kā mums pieredze rāda, arī sētu suņi droši vien daudzi izdomā, ka vajag iet. Jā, tā kā, bet tur 8 eiro gadā pa dzīvnieku, tas tā. Nu, jā. Vēl, kas man likās interesanti, aicina atminēt putnu dziesmas pilsētas parkos un skvēros. Tu atpazīsti putnus pēc dziesmas? Nē. Vajadzētu. Tur var balvu arī vinnēt. Tur kaut kā jāpasakās, kaut kas tur tam, tur skaisti. Aiziesim, paklausīsimies. Es nevaru uz virbuli no cīruļa atšķirt, kur tas vēl kā viņi dzied, bet varbūt tas ir potenciāls. Varbūt vajag, jā. Nē, es esmu priecīga, ka stārķīši atlidojuši, un tas nozīmē, ka ir pavasaris. Iedodiet. Mums zvana no Smoļnī. Tā, tas būtu, jā, viss, ko es te tādā vietējā avīzē, kas ir plašāks informācijas nesējs, kā tikai no viena skatu punkta. Tur bija rakstīts, kad Jelgavā bija drausmīgi liela kaķu izstāde. Bija, kurš mums te ir kaķu speciālists? Jā, es biju, jā. Tīģeri ir? Bija tur dažs labs, bija tāds, krietnes kaķis, jā. Nē, zini kā, pasākums ļoti interesants. Kurā vietā bija? Zemgales olimpiskajā centrā. Bet, un sapcīt, ļoti pieprasīts. Abas dienas esot tiešām bijis tā, kad ļoti daudz cilvēku, jo es trāpīju svētdienā. Tur vajag tomēr pārdomātāku to apskatītāju kustību, jo tie kaķi tur tā ļoti kompakti salikti bija, un tad tur tādi sastrēgumi bija, mums jau pietiek ielās sastrēgumi, kur nu vēl kaķu izstādē. Bet bija daudz interesantu, un nākamreiz noteikti ieteiktu, kad vai nu plašāks telpas, vai labāk to... Kur tas Zemgales olimpiskā centrā, kur vēl plašāks? Es nezinu, liekas, ka tur kaut kā... Mazas, ja? Es esmu bijis uz tādiem dzīvniekiem, bet es gan vairāk suņus eju skatīties, bet tur kaut kādi kaķi, piemēram, BT1 tajā Ķīpsalā. Tur kāds kaķis viens tāds izlaidies, riktīgi sēž, tur kaut kāds alžīras rudspalvainais, ja tur sēž un tā saimniece kaut kādu tādu koka galā plušķīt, tur mēģina, lai kaķis pakustas, tas vienu ķeku pat tam tagad es domāju, man šķiet, ka tur bija varbūt tikai puszāle vai kaut kāda trešdaļa tās lielās zāles, jo es esmu bijusi uz jaungadu pasākumiem, tur tiešām ir daudz vietas, bet vakar man Kaķu bija vairāk, ja nē, bet... Skatītāji bija vairāk kā kaķi, jā. Bet, skaisti, jā, bet jā. Es tikai tad uzzināju, tā varbūt būtu aizbraucis pastīties kaķu izstādi. Un jāņem vērā, kad mēs gājām un bija jāstāv rindā pēc biļetēm un nācām ārā un vēl cilvēks stāvēja pēc biļetēm, tā kā tiešām bija ļoti ieinteresēts. Tu ej vienkārši apstīties uz kaķi? Jā. Dažādiem nav kaķiem. Tā kā tu vari vinēt Norvēģijas... Nē, kaķi tu nevar vinēt. Norvēģijas meža kaķi. Tu varēji tikai aizrunāt darījumu nākamajā metienā. Nē, tur bija arī tā
izstādi un vērtēšanu, un tur bija ļoti daudz ārzemju pārstāvju, Somi, Zviedri, Igauni, ļoti daudz. Bengālijas šķirnes pārstāvis, bronzas kausu dabūjis. Tas izklausās briesmīgi, tāda ķetnās nokļūt. Es trāpīju uz to, kad to balto kaķi nominēja un izvēlējās. Eksperts bija izsaukts papildus eksperts, kas 2 baltus kaķus tur viens bija. Es negribu kļūdīties tajā šķirnēs, jo tas smalka padarīšana, bet tiešām tas eksperts ļoti tur profesionāli apskatīja katru to kaķu un lēma, ka tas viens... Iedeva roku, lai vai pārbaudītu sakodiens vai pareizs. Nē, starp citu ekspertam arī bija tā slotiņa, viņš viņu tur tā, tad skatījās, kā tas kaķis, kādas formas, tur kaut ko tur pētīja. No eksperts jau zina labāk. Tā, interesanti bija. Tā, ko mums vēl sludina, nesludina, bet kas būtu vērts informācijai. Izglītības iestādēs 13-15 gadu veci skolnieki var pieteikties vasaras darbiem. Tie nav tie sliktie, par ko mēs kādreiz baidījāmies. Tie ir darbiņš. Darbiņš. Vasarā tas ir darbiņš, kur var arī nopelnīt pilspalvām kladēm nākamajam mācību gadam. Tur es saprotu, kad ir no 6. līdz 8. klasei piesakās pie skolas, kam tur bija jāpēc skolas? Sociālais pedagogs. Bet lielie... Sociālais pedagogs skolās ir tāds policists, ne? Neslēpšu šo faktu, es arī esmu izsaukts skolā pie sociālā pedagoga. Tā feini parunājāmies un tā. Kādreiz mums skolās sauc pie mācību daļas tevi aizsauks, tagad ir sociālais pedagogs. Tas ir tāds atbalsta. Tu esi bijusi pie sociālā pedagoga skolā? Vispār jā. Lūk. Jā, un tad vēl ir biedrības nodibinājumi. Var vēl skatīties Jelgavas pašvaldībā. Ir projektiņš, kur var pieteikties uz līdzfinansējumu, kurā mēs arī startējam. Mēs startējam. Zini, kā es visu laiku domāju, kur ir lūdzu līnijās tie cilvēki, kas var nākt mums palīgā uzrakstīt tos projektus. Jo ideja mums ir tik daudz projektiem, bet mums vajag kādu, kuram tas ir 3 stundu jautājums, nevis 3 dienu jautājums. Salikt visu mūsu trako ideju. Tā kā rakstnieki lūdzu piesakaties. Lūdzu, projekta rakstītāji. Mums vajag. Tā, kas vēl tāds? Jā, es gribēju palielīties, ka tādā iestrādes sākuma stadijā mājaslapā mēs esam atvēruši kaut kādu prezentu materiālu tirgošanos. Tas tāds eksperimentāls sākums kaut kam lielākam, gribam tehniski iztestēt, pagaidām vēl nav pieslēgt norēķinu tā kā īstai internetu veikalā tur rēķins un tad apmaksa un tā. Bet laiku tas būs, vienkārši sākam, tur ir piedāvājumā krūzītes. Pastāst par šo. Šis man radās šī jaunā ideja. Smaržīgie mašīnā. Tie, kas varbūt negrib aplīmēt savas mašīnas. Es zinu, ir tādi, kuri negrib uz savām mašīnām līmēt Jelgavas līniju logo. Viņi vienkārši neko negrib līmēt. Bet viņiem parasti ir balts mašīnas. Jā. tad mūsu sadarbības partneris, kurš mums apdrukā krūzītes un vispārējo, mēs izdomājām, ka varam kaut ko tādu. Tur pats iepūt savu Dioru smaržu? Jā, vaniļas vai kādu Dioru vai kādu tu gribi, un var arī tādu sadarbības. Jā, jebkurā gadījumā, ja šobrīd tās visas saliktās preces ir līnijnieku taisītas, un tas ir tā kā iegādājoties šo izstrādājumu, tas būs tā kā samaksa ražotājam un neliels atbalsts arī biedrības darbībai, nodrošināšanai. Tas mums tāds pirmais solīts ir mājaslapas kustināšanā. Tad vēl man tāds prieka pilns paziņojums, kad mēs tuvojamies 200. biedram. Jā, pareizi, jā, mēs par to runājam. 200. biedram, un kurš mums biedru skaits palielinās katru nedēļu. Pa vienam, pa diviem tur nāk klāt.
aiciniet stāties biedrībā, tas neko neprasa, neko nemaksā, bet mēs parādīsim savu spēku. Un mēs esam sagatavojuši tādu pārsteigumu. Tas, kurš būs 200, tam būs neliels pārsteigums. Jā. Pareizi, ja? Jā. Pareizi. Tā, ko es vēl varētu pateikt? Jā, joprojām šēringojam, laikojam, kā to visu tur latviskot, vai liekam īkšķīšus, dalamies ar mūsu abonējam. Skaits ir liels un kupls, un mēs esam pamanīti jau ar šo mazo. Jā, paldies, ka jūs skatāties. Paldies par komentāriem. Jā, komentējiet. Vēl komentējiet. Iesakiet. Un atbalstam savējos veikaliņā. Tiekamies pavisam drīz, tiekamies pavisam drīz, arī raidījumu, jā. Mēs kaut kādā laikos mēs tur iekļaujamies, jo neatklāšu noslēpumu, daži no mums uz lieldienām izbrauc, lai paskatītos, kā notiek citur, parādīt sevi, apskatīties uz citiem, un citur es apsolos arī, man ir tā nepieciešamība izbraukt, es apsolos kaut kur uzlīmēšu līniju logo, novelkamo bildīti uz kāds pieturs. Super. Paldies. Tiekamies tālāk, turpmāk, kas mums paredzēts, mums nāks viesi, tāpat ik pēc laika politiskās sarunas un sveicieni balto mašīnu šoferiem. Paldies! Un šodien mums ir ciemos atnācis pats pilsētas saimniecības vadītājs Māris Mielaus. Labdien! Mēs jau gribējām tā jau kādu laiciņu atpakaļ parunāties ar pilsētas saimniecību. Jaunais budžets ir pieņemts, un ņemot vērā iepriekšējā gada mūsu sarunas, mūsu tikšanās un tā, gribējās šogad saprast, kas ir paredzēts mūsu apkaimē, tā, lai mēs sākotnēji jau saprotam, būs tas nebūs, ir tas, šitais nav, skaidrs, cik ir, kādas iespējas ir budžetā paredzēts, tādas ir. Vienkārši tādu sākotnējā, gada jau pirmā daļa, lai saprastu, tā kā mums tādas tīri praktiskas intereses, lai pēc tam nav nekādi tur, kāpēc to nedarīja, kāpēc šito, tāpēc, kad nav paredzēts. Un tā pirmie tie man tādi jautājumi ir, tādi standartiskie ielas vispār slaucīsim. Slaukam, jau slaukam, jā, jau tīram, jā. Jau notiek. Un kā tas ir paredzēts tur? Piemēram, pagājušajā gadā man pašam personīgi bija saruna ar jūsu iestādes darbinieci par pļaušanu, piemēram. Viņš saka, tas jau bija kaut kad uz vasaras otru pusi, rudeni. Saka, naudas nav, ir kaut kāds pāris pļavas, un mēs tagad prioritējam vienu citu pļavu, kas nav pie mums. Skaidrs, kā tas ir paredzēts? Piemēram, tā pati iela tīrīšana. Ir kaut kāds, ir kaut kādi normatīvi akti vēl, cik bieži vai kā, vai tas ir saistīts ar naudu. Nauda ir 100 eiro, mēs par to varam 3 reizes un tad saplānojam. Kā tas praktiski notiek? Ja mēs runājam par ziemas vai par vasaras tīrīšanu, jo tur ir nedaudz atšķirīgs nianses. Tagad vasara. Jā, tā tad šobrīd mēs esam uzsākuši pavasara pirmo tīrīšanu. Un, protams, kad šī tīrīšana un ielas laucīšana, tas ir ļoti sasaistīts ar pilsētas budžetu un ar iespējām. Un, protams, kad galvenokārt, jo ielai ir lielāka uzturēšanas klase, ir tādi izstrādāti mūsu pilsētas saimniecības mājaslapā arī publicēti dokumenti, kur ir tātad ielas sadalīts mums pa klasēm. Piemēram, tur Atmodas iela vai Dobeles šose augstāka klase, un tad ir tātad A klases, B klases, C klases un D klases. Un faktiski mēs, protams, kad tās kategorijas, kad veidojām tās pēc vai ja tā ir kāda no valsts galvenā vai reģionāla autoceļa posma, tad tā būs augstāka klase, un, protams, arī augstāka klase ir tām ielām, kurās ir lielāka satiksmes intensitāte. Un, protams, pēc tā arī mēs skatāmies un veicam šo ielu tīrīšanu. Jo loģiski arī tajās ielās, kur ir lielāka intensitāte, tās arī parasti arī ir smilšainākas.
Un tad arī mēs esam uzsākuši šo pavasara pirmo tīrīšanu. Šobrīd mēs esam notīrījuši kādus 30% no visām ielām. Turpināsies noteikti arī šonedēļ, nākamnedēļ un visu aprīļa mēnesi. Un tā tad arī līnijās ir paredzēti šie darbi. Pārsvarā šīs ielu tīrīšanas notiek tur, kur ir ielu apmales. Jo tur, kur ir ielu nomales, tur tātad tas jau dabiskā veidā vienkārši šie netīruma dubļi visi aiziet uz zaļo zonu vai uz nomali vai kur citur. Kur ir ielu apmale, kur ir lietus kanalizācija, tur vienkārši tie dubļi klājas tur pie ielu apmalēm, un tad arī tas ir speciāli jāveic šī tīrīšana. Un, protams, pagājušajā gadā, ko mēs izbūvējām šo visu Namē ielu kvartālu, tur, protams, ir daudz ielu apmales, kur ir jaunās ietves, un tur mums pastiprināt būs jāveic šī ielu tīrīšana. Bet, teiksim, 4. līnijā? 4. līnijā, kur ir, tur arī, protams, ka mēs to arī jau veicam, kā pagājušajā gadā, tā arī šogad. Ja vispār cilvēki par to sūdzējās, ka ir kaut kāds posms tiek notīrīts, un tad kaut kas tur netiek, un viņiem nav īsti saprotami. Bet tad šīs apmales ir apmales ir tas rādītājs, jo, nu, protams, ir varbūt atsevišķi, kad ir kaut kas izbirs kādai krevai vai kas tam līdzīgs, kur nav arī apmales, tur tas ir mehāniski jāveic, jā. Bet pārsvarā šo ielu mehanizēto tīrīšanu mēs veicām tur, kur ir ielu apmales, jo tur parasti ir šīs gūlijās arī ir smiltis, jā, un tad tas viss jādara ir kompleksi. Un 4. līnijā no Doblaus šosejas tur jau apmale ir bijusi, un tur mēs arī tīrījām. Varbūt, kad iedzīvotājiem arī gribētos, lai tīram biežāk, bet, kā jau minēju, tas ir sasiets kopā ar finanšu iespējām. Skaidrs, nu jā, tad jāsaprot, cik tur ir. Nu, ielas skaidrs, grāvji. Grāvji tīrīšana, jā? Jā. Mēs jau, varbūt, kad ir līnija iedzīvotāji noteikti pamanījuši, ka mēs jau arī šī gada sākumā jau veicām diezgan tīrīšanas darbus daudz grāvjos un arī turpināsim to darīt. Mēs veicot arī 3. līnijas un 3. līnijas un 2. līnijas dubultās virsmas apstrādi un vispār šī rajona attīstība, tad veicām arī pamatīgi arī meliorācijas sistēmas pārtīrīšanu un arī pie meža ceļa esam pārtīrījuši diezgan daudz grāvjus. Vēl tur ir posmi palikuši. Mums arī pagājušajā nedēļā strādāja tur Namē ielu grāvī un citviet, ja? Un darbi vēl turpināsies noteikti, jo meliorācijas sistēma un it sevišķi līnijās, kur ir šis te gan Riekstu ceļa grāvis, gan arī Namē ielu grāvis, tie ir viena no pilsētas artērijām, kā novadīt lietus ūdeņus uz Svētas upi. Un tāpēc mēs tur arī turpināsim iesākt to. Tāpat arī plānots mums ir cenu aptauja krūmu izciršanai atsevišķos grāvjos, un noteikti arī līnijās tas arī notiks. Nu skaidrs, jā tad būs. Jo vienkārši tur pagājuši gadu arī pusgrāvīt nopļauj, notīra krūmiem, otra puse nav, naudas nav, to nākamgad. Kaut kā, Jā, protams, mēs skatāmies tur, kur ir tas tīramies un ļaujam tos posmus, kur ir vislielākā šī ietekme uz lietus ūdens plūsmu. Jo reizēm liekas, ka grāvim tiešām būtu jābūt tā kā mauriņam. Varbūt, ka tas kaut kur tā var būt, jā, bet mēs vairāk skatāmies, vai tas var ietekmēt lietus ūdens plūsmu. Un ja tas ietekmē lietus ūdens plūsmu, ir šie aizaugušie grāvi, tad tur ir jāveic šī tīrīšana, lai vienkārši veicinātu šo lietus ūdens noplūšanu. Šo pavasaru tādus... jau man šķiet, ka šo pavasari ir labāk nekā iepriekšējos gadus, ņemot vērā, ka ir gan šis Namē ielu projekts bija pagājuši gadu, gan arī to, ka mēs veicām šo grāvi tīrīšanu. Un, manuprāt, kad ir sausāks šogad nekā citus gadus. Tas varbūt arī saistīts ar siltāku pavasari, varbūt vēl kaut ko, jā, bet pēc mūsu novērojumiem ir progress. 5. līnijā vispār tos lielos grāvis tur savilka, saraka un to sistēmu salika, vairs arī tur pavasara plūdos vēl nav. Iepriekš, kad nebija tur, tad mājas pagrab bija līdz celim tur regulāri. Var tā būt. Protams, kad reizēm ir šie lietus ūdeņi vai arī gruntsūdeņi, kas visur pilsētā ir augsti, ja? Māja pagrab Jelgavā. Vispār man šķiet, ka ir liels izaicinājums noturēt tos savus visu cauru gadu vai nedēļu augstiem gruntsūdens līmeņiem. Bet, strādājam pie tā nepārtraukti, un meliorācijas sistēma ir viena no prioritātēm pašvaldībā noteikti. Man tāds viens praktisks dabas jautājums ir, vai tas tā ir vai nav. Piemēram, mums bija ļoti liels pārsteigums 5. līnijā, konkrēti es pats, kur piedalījos. Tur vienā brīdī kaimiņš nāk, saka, grāvī ceļ kuģi. Ejam skatīties, un tā, forši. Ir forši. Kuģi? Jā, kuģi. Amfībija kaut kā tur ceļa ar ekskavātoru. Mums visiem ir brīnumi un tā. Un tur sanāk kaimiņi, skatāmies. Un tiem čaļiem, kas tur darbojās, pieiet klāt, prasa, kas te būs? Un neviens, viņi kā 3 bija, neviens nerunā. Vispār neko nestāsta.
Un līdz ar ko kaimiņiem, ko viņš tak neko nerunā, kas te būs, neviens neko nezina. Būtu pateikuši, peču mēs tīram grāvi, tur mums ir uzdevums, tas viss nebūtu vispār neviena jautājuma. Mēs būtu priecīgi, Eurekā jauna metode, forši, nekad tā nav bijis. Ap viņi nerunā. Un līdz ar ko rodās tur tādas, kas tie tādi, kāpēc, kurš viņus atsūtīja, kas, ka tur sākās šuri muri. Varbūt var pateikt, vismaz pasaka, mēs esam atsūtīti darīt to un to. Viss skaidrs ir. Mēs priecīgi vēl sekojam līdz kā tur. Tagad neviens nesaprot, kurš atsūtīs, kāpēc viņi piebrauc to laivu, ceļ iekšā ar krānu, tur ieceļ. Un tad sākās, reku viņš uzcēla to ar kausu, tur vajag uzcelt augstāk, viņš ir bijis zemāk, tas plūdīs apakaļ. Un rodās visādi tādi jautājumi, neskaidri. Es piemēram, personīgi zvanīju uz jūsu iestādi, man meitene visu izskaidroja, tur ir eksperiments, mēģinām, un tā, viss skaidrs. Man jautājumu nav, es priecīgs vēl skatos, kā tur viss notiek. Un vēl bija viena dāma teica, no mūsu biedriem, aizgāja tīrīt grāvis vai tos kokus tur zāģēt, arī nerunā. Bet varbūt var pateikt, pasaki, mums ir līgums, mēs to darām, viss skaidrs. Tieši man radās jautājums, vai iedzīvotāji var redzēt šo plāniņu, kad, kurā grāvī vai kurā ielā, kāda darba notiksies? Tīri tā, provizoriski. Es sapratu, mēs cenšamies, protams, par tiem lielākiem darbiem rakstīt atsevišķi. Tad mums ir vēl pilsētsaimniecības mājaslapā tāda nedēļas darba kopsavilkums, bet es arī nesolu, ka mēs tur precīzi ierakstām pilnīgi visus precīzi darbus, pie kura numuru un tā tālāk, jo mums, piemēram, arī bija paredzēta šonadēļ greiderēšana, redzēsim, kā mums veiksies, jo bija -5 grādi, grūti būs pateikt, kā Grants ielas uzvedīsies, tāpēc tie darbi un darba termiņi var nostaigāt. Bet tas, ko es absolūti varu piekrist, mēs esam ar mūsu līguma sabiedrībām runājuši par šiem jautājumiem, un ir tādi, kas var runāt stundām, ja vajag, un ir tādi, kas tiešām ir ļoti ieturēti, Un tas ir vienkārši mūsu darbs, un ļoti labi, ka jūs sapratāt, ka, ja tas ir pašvaldības grāvis, tad pašvaldībai būtu jāzina par to, vai ne? Un jūs piezvanījāt pilsētsaimniecībai. Mēs piestrādāsim pie tā, lai ar uzņēmējiem pārunātu šo, jo es arī uzskatu, ka tas ir tikai normāli, ja kaimiņš pienāk un pajautā, kas šorīt notiks, un nav tas nekādas problēmas arī atbildēt. Bet es saku, ir visādi gadījumi. Ir uzņēmēji, kur tiešām ar iedzīvotājiem runā un reizē pasaka kaut ko, kas varbūt projektā pat nav padomāts. Vienkārši atbild vismaz. Ka vispār nerunā un tik pasmaid un paraust plecus, tur rodās. Mēs cilvēki jau arī dažādi, vai ne? Un ja darbiniekam ir iedots uzdevums tīrīt, un varbūt, kad es pārunāšu tieši šo konkrēto gadījumu, mēs zinām, kas tas ir par uzņēmēju, parunāsim, vai tā ir varbūt uzņēmuma iekšējā politika, nedot nekādu informāciju vai kā, Bet jums ir taisnība, gribētos, protams, es no malas vēroju, kā tur, un jo vairāk tev rodās neskaidrība, un tu nezini, jo vairāk tur cilvēki apkārt, ne tu tā esi ar krānu pacēlis, ne tu tur paņem pakareiz. Mans pēc, čaļi paši ir profiņi, ne pirmais grāvs, viņi paši zina, kā darīt. Bet tu neko nestāsti, un tur rodās kostie, tur neko nemāk, un tur pateikuši viss, tur... Katrā ziņā, šis ir tāds eksperiments ar šādu iekārtu, jo mums pilsētā ir daudzās vietās, kur apbūve traucē veikt ar lielo ekskavātoru no malas šo grāvu tīrīšanu. Un tad mēs pamēģinājām šo metodu, un tad izvērtēsim, vai varēsim to izmantot nākotnē. Jo otrs variants ir roku darbs. Roku darbs, pirmkārt, tas ir ļoti lēni un ļoti dārgi. Tieši tā. Bet es skatos, ka tas vismaz, ko es redzu gar savu māju, tas grāvs tīri smuki tagad izskatās. Ļoti labi, tā kā sanāks, tieši tā. Tad es apkopojot šo domu, tad mēs varētu tad no mūsu puses ieskatīties jūsu mājaslapā, arī aicināt iedzīvotājus. Un mēs no savas puses runāsim vienkārši arī ar mūsu līguma partneriem. Ja ir tādi vienkārši jautājumi un varbūt tieši pa tēmu, tad nekādas problēmas arī atbildēt. Jo, ja jums, protams, ir iespēja kaut kādu ziņu tādu iesūtīt tādā ātrā komunikācijā vai no e-pastā vai kādā WhatsApp ziņā, tas vispār būtu super, jo tad mēs uzreiz palaižam to tālāk mūsu kanālos un cilvēki ir mierīgi, ka tā kustība, kas notiek, ir tikai saskaņota. Es paslavēšu pilsētas saimniecības atbildīgo par sabiedriskām attiecībām speciālisti, kura, kad sākās Namē ielā tas grāvu tīrīšana, viņa piezvanīja, pateica, tur būs tas un tas.
Tā kā tur atkal jautājumi nebija. Jā, nu skaidrs. Viss Tā kā noteikti ir kur piestrādāt, bet prieks arī, jā, kad tā komunikācija notiek. Kā mēs, piemēram, kā līniju apkaimes iedzīvotāji, tur, teiksim, kā pagājušajā gadā, kad uzlika to 3. līnijas ceļu tur tālāk, ja? Tur bija daži. Es atceros, jā, bija komentāri, jā. Līkumu nevar izņemt. Jā, tas ceļš tur tā, nevisai labi izskatās. Ir kaut kādi tie, bēdu kaut kādi posmi, kurus mēs kaut kā varam tur, paziņot, ir tur un tur kaut kāda ČP tur notiek. Vai kā tas notiek ar jums? Protams, tie saziņas kanāli mums ir, manuprāt, diezgan daudz. Mums ar iestādi tas ir labākais variants, droši vien e-pasts. Tāpat arī ir mūsu šīs karodziņa karte, ko jūs noteikti esat dzirdējuši, vai ne? Man viņa nedarbojās. Tāpat mēs pagājušajā nedēļā arī runājām iestādē, bet par karodziņa karti, kur es arī pamanīju, ka mums kaut kādi izlikuši ir pavecāki karodziņi. Mēs runājam, kad jāiziet cauri stingrāk nedaudz, un ja ir kādi komentāri, kas nav nomainīti kādu ilgāku laika posmu, tad tas ir jāaktualizē. To mēs tieši pagājušajā nedēļā pieķērāmies šai tēmai iestādes iekšienē. Bet ir mums 8787, kur var piezvanīt. Par konkrētiem gadījumiem. Tas bija par suņiem. Nē. Tātad 8787 ir pašvaldības šī operatīvās informācijas centra bezmaksas tālrunis poits, kur var piezvanīt. Ja dispečeriem nebūs uz vietas pilnīga informācija, tad viņi noteikti jums pajautās, vai nepieciešama atgriezniskā saite. Ja jūs pateiksiet jā, tad viņi noskaidros informāciju no mums un atgriezīsies pie jums. Tāda ir iekšējā kārtība. Ja notiek būvdarbi kaut kādā konkrētā posmā, un es atceros, ka bija komentāri vai jautājumi par to, ka mēs bijām tikko veikuši virsmas apstrādi, un tad pie pienākošajām ielām bija atšķirīgi šie augstumi un tās visas lietas. Ja? Vienkārši būvnieks vēl nebija paspējis tos darbiņus veikt, un nāca šie jautājumi, kas ir pilnīgi normāli. Ja? Un tad ir tā, kad ja jums, piemēram, ir iekšējais kāds komunikācijas kanāls, tad viens no jums vienkārši noskaidro, hei, vai darbi pabeigti, tad mēs pateiktu, nē, visticamāk, ka nē. Un jūs pasakiet, pagaidiet, vēl jāpabeidz ir piebraucamie ceļu piebēršana, nomaļu uzbēršanas un tādas lietas. Ja? Tā kā šeit komunikācija ir. Mums ir pilsētas saimniecības tātad arī, kā jau minēja e-pasts. Ja ļoti operatīvi, tad var piezvanīt, jā, un 8787 tas ir visātrākais, ka to var dabūt gatavu. Starp citu, man jāsaka šis numurs, jo kaut kādā posmā no 5. līdz 6. līnijā vienreiz nebija gaisma ieslēgusies, un tad es uzzvanīju, un es jautāju, vai ir kāds iemesls, viņi teica, droši vien nav ieslēgusies. Jā, saku, kas man jādara? Viņi saka, jau vairs nekas, mēs tūliņu ieslēgsim. Apmēram tā doma bija tāda. Redz? Jā, jo mums ir tās automātiskās sistēmas, kas reizēm vienkārši, vai tas ir kāds GPS pulkstenis, kas tur nav nomainījies, tad, kad viņam jānomainās, jā. Un tāpēc ir šis centrs veidots, jo mūsu darbinieks, piemēram, par apgaismojumu, kas ir viens uz visām pilsētas ielām, ja viņš nevar reizē visu redzēt. Tāpēc ir vajadzīga šī atgriezniskā saite no iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji ir labākie informātori mums pilsētā par to, kas ir jāpiestrādā. Tā kā nav ko dusmoties, vienkārši ir 8787. Jā, tiešām. Tas... Jautājums 3. līnijā, tas luksofors jau es tieši gribēju jautāt. Pilnā jaudā strādā? Tur mums ar to luksoforu īstenībā bija grūti, tāpēc, kad mēs viņu tikko bijām uzstādījuši, tad mums vējš viņu tur nogāza, ja atceramies. Jā, bija. Tad pēc tam mēs uztaisījām atkal fiksēto plānu, kad, protams, kad iedzīvotāji nesaprata, kāpēc no līnijām nāk ārā automašīnas vai uz kreiso gaida automašīnas vai otrādi nav automašīnas un tāpat slēgājas luksofors. Šobrīd mēs esam pieregulējuši, uzstādījuši visas kameras, bet joprojām es saņemu informāciju, ka ir atsevišķas fāzes, tiek izsauktas, ja arī nav automašīnas piebraucošās. Un mēs mēģinām izķert, kas tur spokojās un kāpēc mums tā sistēma vēl pilnībā nav kā gribētos. Jā, jo mērķis ir tā kā 4. un 5. līnijā viņi saregulēt, lai darbojas tikai tad, kad vai nu iet pāri gājējs Doblas šosejai, tad ir, protams, izsaukums, jā, vai arī, kad piebrauc no sānielām, vai arī, kad ir kreisais pagrieziens. Jā. Tā kā, jā, mēs vēl tur ir process, mēs vēl paregulēsim, jā, jo mēs esam arī es tur bieži redzu, tur veči pie luksofora ķimerējās. Jā, šis nebija vieglākais luksofora objekts, ko mums uzstādīt, jo es saku, tur mums māte daba arī parūpējās, lai mums tas tik ātri neizdotos, bet noteikti, kad finišs būs tuvu esam. Klau, ja tur es atceros pēc tā plāna bērndārza, tur bija paredzēts arī autobuss iet, gar to bērndārzu, un tad viņš nāk ārā pa otro līniju, vai pa otru? Plāns ir tāds, ka tā tad iet iekšā pa 3. līniju, un vismaz šobrīd arī nāk ārā pa 3. līniju. Jo viņam šie kreisie pagriezieni, mēs zinām no līnijām izgriezt kreisos pagriezienus, ir sevišķi no rītiem, vai ne? Kaut kur arī pa dienu ir diezgan izaicinoši, jā.
Tāpēc šobrīd ir autobusu pieturvietas paredzētas pie 3. līnijas, kas jau ir ierīkotas, un tad pie pašā nākotnes bērndārza tur ir arī uzstādīta pieturvieta. Bet šobrīd viņi nedarbosies, kamēr vienkārši nebūs iebūvēts. Es vienkārši domāju, vai otrai arī būs luksofors. Nē, bija plānots arī pirmajai luksofors, jo pirmās līnijas kreisais pagrieziens no rītiem arī ir ļoti, ļoti izaicinošs. Es teiktu, ka visās līnijās. Tā. Es te tagad ķeršos klāt savai līnijai 6, jo tur nav iespējams izbraukt. Es ticu, jā. Un gājēji pārēji. Jā, es atceros, ka jūs mums teicāt par šo te. Es jums gājēju pārēju šobrīd par šo Dobeles šoseju bez luksofora 6. līnijā nevar ierīkot. Es domāju, tur vienkārši ir šis joslu skaits tāds, kāds tas ir. Un intensitāte tāda, kāda ir tuvākajā laikā. Es teikšu, ka nav paredzēts tur gājēju luksofors paredzēts 6. līnijas. Bet vienkārši gājēju pārēju ar kaut kādiem mirgojošiem signālu veida paziņojumiem, ka tur iet gājēji. Ja lai ierīkotu gājēju pārēju, tur ir tā. Pirmkārt, mums arī ir nepieciešami saskaņojumi no dažādām institūcijām, kas nav tikai pašvaldības institūcijas, un tur ļoti svarīgi ir šis gājēju skaits stundas laikā. Ja nemaldos, tad tas bija vismaz 40 gājēju stundā, bet es tagad varu kļūdīties. Es aizmirsu Latvijas valsts standartā, kādi bija tie cipari, un jābūt arī noteiktai mašīnu intensitātei, automašīnu. Noteikti automašīnu intensitāte tur ir. Bet es nezinu, vai mēs man šķiet, ka skaitījām kaut ko tos gājējus tās 6. līnijas krustojumā, un man šķiet, ka nesasniedz. Bet neregulēta gājēja pārēja pār Dobeles šoseju. Es vēl nestrādāju pašvaldībā, bet bija 4. līnijas krustojumā pirms daudziem gadiem, kur notika smags ceļu satiksmes negadījums, kur notrieca gājēju. Un neregulētu gājēju pārēju pār Dobeles šoseju es galīgi nerekomendēju. Un mums arī noteikti ceļu drošības audits pateiktu to, ka to nedrīkst darīt. Ja? Šajā gadījumā mēs varētu strādāt tikai regulējumiem. Jo, lai kādu labu apgaismojumu mēs to ierīkotu, lai ar kādām mīģinošām informatīvajām lampām mēs to uzliktu, Dobeles šosejas intensitāte ir tik liela, ka pietiek vienam no autovadītājiem ieskatīties telefonā, saņemot īziņu vai ko citu, ko mēs ļoti labi zinām, kad daudz daram. Ja? Tas viens gadījums, tāpēc arī 4. līnijā pirms daudziem gadiem ierīkoja šo gājēju pārēju un luksoforu uzlika vispār. Ja? Pēc tam bija 5. līnija, tagad ir 3. līnija un luksofors ir drošākais variants. Bet tad kāds ir šobrīd iemesls, ka tas nenotiek, ka nav šis luksofors regulējums? Tā gājēju skaits stundas nav tāds, kā mēs varētu to droši vien nomērīt pie 4. līnijas. Tas ir viens un otrs, par luksoforu objektu šobrīd neesam sprieduši, ka tas būtu tagad nākošais, kas būtu jādara Dobeles šosejā. Bet tajā pašā laikā mēs tikko bija šī publiska apspriešana par papildu zemes gabaliem, un es zinu, ka, man liekas, kolēģi ar jums sazinājās pagājušajā pirmdienā. Tur apbūves intensitāte palielinās. Tur ir sabiedriskais transports. Šobrīd cilvēki vienkārši neiet uz ielas, jo tur arī apgaismojumi nav. Jā. Bet cilvēku tur ir daudz. Cilvēki ir, un tas laiks pienāks. Es arī nesaku, ka nākotnē tas nebūs jārisina. Šeit šie argumenti droši vien, kad par apgaismojumu varētu runāt finansējums, par gājēju pārēju, kā jau minēju. Šeit es uzskatu, ka labākais variants, gājēju tunelis ir otrs variants. Bet tas ir kosmisks izmaksas. Nē, tas nav vajadzīgs. Jā, šeit tas luksofors būtu. Un te arī tie svaru kausi. Kā jauns luksofors parādās, jūs redzat, kas notiek sociālajos tīklos. Un mēs vienmēr sakām cilvēkiem, un tie, kas ir parasti pret luksoforiem, ir autovadītāji. Ne jau gājēji ir pret luksoforiem, autovadītāji. Un tad es saku, paņemam pie rokas bērnu un pārējiem pāri bez luksofora kādā krustojumā. Pieņemsim, akadēmijas ielas krustojumā, ja luksofors būtu izslēgts. Pamēģinām to izdarīt. Nereāli. Tas nav nereāli. Tieši tā. Šeit, protams, ir luksofora regulācija ļoti svarīga, lai būtu tā sinhronizācija, ko nevienmēr mēs varam arī nodrošināt, jo tur ir dažādi aspekti, tur jāspēlējas ar sekundēm un tā tālāk, un ielu attālumiem. Mēs cenšamies to darīt. Es nesaku, ka 6. līnijā nekad nebūs luksofors, to es nesaku galīgi, vai gāja pārējā. Jo personīgi es no rītiem braucu uz 5. līniju, lai es varētu izbraukt. Jo tas ir nereāli. Tas ir pat nedroši kā autovadītājiem, kur vēl gājējiem pāriet tur pāri. Un tas varbūt, uz bērniem uz skolu, jo tas ir tas, par ko mammas uztraucās uz aizapus skolu. Bērni vienkārši fiziski nevar aiziet. Bet varbūt bērniem tur var tam tiltam, viņi tiek tur aiz tā tilta uztaisīt celiņu līdz skolai, kur tur tiek pāri. Tur varbūt tas ir vienkāršāk nekā. Valsts ceļi jau norealizēja to celiņu, kas ir no tilta tajā otrā pusē. Kas arī jau forši ir, vai ne? Varbūt nākotnē ir tāda iespēja. Bet te ir jautājums, jūsu aktivitāte.
pieprasījums, komunikācija, ja? Un tad arī tie jautājumi arī rodas. Un tāpēc ir svarīgi runāt par tiem. Jo vairāk būs gājēji, jo ātrāk tas laiks pienāks tam, to es uzreiz zinu, ja? Jo tā arī tas notiek. Ja nav neviena gājēja, mums tā ir, piemēram, daudz vietu pilsētā, ierīkojiet šeit gājēju pārēju. Mēs tagad domājam, nu labi, izskaitam gājējus, ja? Gājēji, piemēram, ir 6 gājēji, tur varbūt maksimums stundā, ja? Un pretī ir 5000 mašīnas, ne, bet 2000 automašīnas, ja? Un tad mēs saprotam, ka šeit būs, pirmkārt, tas pieprasījums ir ļoti mazs, jo gājēji pārēja neregulēta, viņa nevienmēr uzlabos satiksmes drošību. Jo bieži vien gājējs ar austiņām vienkārši iet, Jā, viņš negrib paskatīties, ja? Un it kā viņam ir priekšroka, ja? Bet šeit ir svarīgi tomēr mēs no savas skatu punkta skatāmies, lai būtu arī drošības aspekts. Jo gājēji pārēj uz kādas mazas ieliņas ierīkot ļoti vienkārši neregulēt. Ja ir pieprasījums uz Dobeles šoseis, tas ir daudz sarežģītāk. Nu jā, jo tieši tā pietura arī ir otrā pusē, un uz to pieturu ir jātiek tiem cilvēkiem. Jūs domājat, lai uz centru braukt, ne? Jā. Šobrīd tas variants ir 5. līnija, vai ne? Tas ir lielāks ceļš ar kājām. Droši pa 5. varat braukt. Ja ievērojat 6. līniju, ievērojat ātrumu mierīgi. Jā, un teiksim, automašīnas braukt ārā to kreiso pagriezienu tieši tā. Jo mums braukt uz 5. līniju ārā, ja? Jo tas nav nekas slikts pārbraukt uz tuvāko krustojumu, kas ir drošāks, ja? Tāpat kā mums bija diskusijas, ir šis koplietošanas ceļš starp 3. un 4. līniju, kas pieiet, kur ir arī mājas sabūvēts, tur tagad arī automašīna tirzniecības laukums ir, ja? Un tur ir tas ceļš pāri Namēja grāvim. Un tur daļa no iedzīvotājiem negribēja, lai to ceļu pāri Namēja grāvim tā kā atstātu atvērtu pēc būvdarbiem, un daļa gribēja. Un tad ir tā, ja mēs viņu aiztaisītu cietu un nevarētu iedzīvotāji izbraukt ārā uz to jauno Namēja ielu, tad viņiem būtu jābrauc no rīta uz centru, braucot Dobeles šosejā pa labi, tad nākamajā krustojumā apgriežoties pretējā virzienā un jābrauc atpakaļ uz centru. Un mēs paskatījāmies arī to intensitāti, kas brauc ārā no tā koplietošanas ceļa uz Namēja ielu. Un ārā izbraucošie bija vairāk nekā iekšā iebraucošie no Namēja ielas, kas nozīmē, ka cilvēki vienkārši meklē to drošāko ceļu, kā ar automašīnu izbraukt. Ja? Tas nav nekas slikts. Un tāpēc mēs nolēmām arī tomēr saglabāt vaļā to ceļu, lai vienkārši cilvēkiem būtu drošāk tikt ārā uz Dobeles šosei no rīta. Caur 3. līniju, piemēram, jā. Es nezinu, vai tu būsi ļoti priecīgs, ja tev būs ļoti liela intensitāte gar māju, ka viss 6. līnija pērsies, visas jaunie apbūvētie gabali. Nē, pagaidām, kamēr 6. līnijā nav luksofors, laipni lūdzu. Protams, jā, auto braucēju ātrumu ievērošana, tas ir vēl viens izaicinājums, par ko mēs varam daudz diskutēt. Mēs droši vien arī esam auto vadītāji un reizēm sanāk aizmirst un aizdomāties, jā, un tāpēc ir mums daudz kā. Šobrīd mēs jau veicam gandrīz vai daudzās ielās, ka tiešām tie ātrummaiņi laikam ir vienīgais risinājums, kur, protams, operatīviem transportam viņi nepatīk, vai ne? Mums no sniega tīrīšanas viedokļa arī tas ir izaicinājums, vai ne, reizēm tos ātrummaiņus pamanīt lielā sniegā un tā tālāk, jā. Un sabiedriskais transports 6. līnijā. Un sabiedriskais transports, jā, arī, jā, tieši tā. Jā, un mums ir tumšs. Es ticu, ka es ceru, ka arī pamanām, ka tas progress ir, vai ne? Mēs veicam. Protams, ka 3. līnijas iedzīvotāji šobrīd ir priecīgāki nekā 6. līnijas iedzīvotāji, jo viņiem trāpījās šis projekts, vai ne? Un tur izbūvējām šo infrastruktūru daudz plašāk, vai ne? Un tāpat bija projekta atlikuma, un mēs varējām arī to virsmas apstrādi līdz pašam galam uztaisīt, kas sākotnēji nebija plānots projektā, ja, un tā tālāk. Tā kā, jā, pienāks noteikti arī 6. līnijas kārta. Un šobrīd es teikšu, es ticu, ka mēs runāsim arī par to iedzīvotāju iespējām, un tas līdzdalības budžets, kas tagad ir palielināts no 40,000 uz 80,000. 80,000 6. līnijā var izbūvēt apgaismojumu mierīgi. Jau var. Mums bija līdzdalības budžets, atceramies. Bet tagad jau tikai 40 var viens tikai, ir kopēji 80. Bet šobrīd tie noteikumi izmainīti, ja? Tātad pirmām kārtām mums kopējais budžets pašvaldībā bija 40, tagad ir palielināts. Un otrkārt, labi, būvējam 2 kārtās 6. līnijā. Var būvēt arī 2 kārtās. Tā kā, piemēram, arī mums pie pilsētas saimniecības kaimiņos, kur arī mums ir šī rokskola bērnu jauniešu muzikas koledža. Es ceru, ka es pareizi nosaucu nosaukumu. Un arī lūdza, vai nevar izbūvēt ietvi šeit, jā? Es teicu, jā, ļoti tas ir nepieciešams.
tas laiks jau bija, kad budžets bija iedalīts, un mums nekāda tur ekonomijas nekur nebija. Es teicu, varbūt līdzdalības budžetu pamēģinām. Jā, viņi mūs apsteidz. Bet viss kārtībā. Sveiciens viņiem, jā. Viņš cieņ. Un līgums tagad ir noslēgts par projektēšanu un ietves būvdarbiem, jā. Un šeit tā iedzīvotāja līdzdalība nospēlēja galveno lomu, es teikšu tā. Jā, mēs sekojām līdzi viņu aktivitātēm. Jā, un arī pie Spīdolas valsts ģimnāzijas tur arī mēs esam jau konkursu izsludinājuši, kur arī viņi tādu zaļo klasi gribēja veidot, jā, tā kā tur arī mēs līgumus. Jā, tas ir variants, jā. Bet, man lielās vilcienos skaidrs ir tas, ka, ja ir kaut kur redzamas lietas vai problēmas, ko gribās noskaidrot, 8.7, tad, ja mēs gribam, tur, piemēram, pastīties to skolnieku ceļu līdz skolai, tad ar jums valsts ceļi. Jā, ja teiksim, runājam par tušķiem, jā, noteikti. Jāprecizē. Vienkārši, ja kustina jautājums, tad viņi kaut kā arī risinās. Kustās, jā, tieši tā, un šeit iedzīvotāja aktivitāte ir atslēga. Vēl runājot par darbiem, jā, mums šogad ir Malkas ceļā paredzēts arī asfalts, jo tur ir ļoti liela intensitāte. Tas ir otrā pusē, jā. Tas es saprotu, ka tieši līnijās nav, bet ja mēs runājam par to rajonu, jā, jo tur ir ceļš uz novada teritoriju, un tātad tur mēs paredzam asfalta betona sagumu izbūvu šogad. Vai nu līdz Žagaru ceļam, vai līdz tiltam mēs vēl skatīsimies, jo kādas būs cenas un piedāvājumi. Un mēs vēl Miezītes ceļā arī gribam šogad, kas ir no Dobels šoseis, ir siena ceļš, un tad blakus Miezītes ceļš, tur arī mēs plānojam virsmas apstrādi, jo tur atkal ir ūdensvadam diezgan daudz gadi, un tāpēc mēs asfaltu tur negribam likt. Varētu būt, kad ūdensvads kādā, 5 gadē vai 10 gadē arī plānots ir pārbūvēt, un tāpēc vairāk uz virsmas apstrādi. Jā, šeit ir, es gribu uzteikt, jā, tiešām līniju apkaimju iedzīvotājus, tā aktivitāte un arī jūs, jā. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, un es ticu, ka mums jau arī reizē mēs pilsētsaimniecībā diskutējam un tā domājam, protams, ka nevienmēr ir paldies, un pārsvarā ir par problēmām, ir runa vai ne, bet iedzīvotājs redz to problēmu labāk nekā reizē mēs braucot, jā. Mēs jau arī apsakojamies, mēs ar darbiniekiem, mēs braucam ar automašīnu, jā. Kaut ko mēs varbūt neieraugam. Tad mēs pagājušajā gadā nopirkām elektroskrējriteni vienu iestādē, jo ietvēm jau arī citreiz, ja tu brauc mašīnu, tu neredzi. Jājūt, jā. Vai tur kaut kas jau nav problēmas, jā. Vai arī parkos, piemēram, mums ir arī ātri jāapsako parki. No kājām tas ir skaisti, bet tas paņem laiciņu. Tad mēs iegādājāmies vienu elektroskrējriteni darbiniekiem. Bet, jā, ko es gribēju teikt, ka vienkārši galvenais ir no iedzīvotājiem atgriezniskā saite, jo mēs nevienmēr visu varam perfekti arī pamanīt. Jo apjoms ir liels. Jūs nekad nesaņēmāt nevienu sūdzību no 4. līnijas uz 3, kad bija slēgta tā gājēju ietve, kad bija izbūve krustojumā. Es vienmēr braucu un domāju, cilvēkam ir jāpāriet pāri, viņam ir jāiet tā, un tur es domāju, nekādas alternatīvas, nekāda paziņojuma. Un tur vēl sanāca tā, ka tu atnāc, un tu tikai konstatēji, ka tu tālāk netiec. Vai tur bija vispār? Tā kā būvdarbu laikā bija. Jā, es atceros, būvdarbu laikā arī bija jūsu arī apkaimes iedzīvotāji nāca ar dažādiem ieteikumiem, un satiksmes organizācija bija viens no tiem. Tur vienmēr būvdarbu laikā, kur piestrādāt par satiksmes organizāciju būs vienmēr. Mums ir būvzraugi, mums ir autoru uzraugi, mums ir paši būvnieks, kas ir tieša atbildība. Ja? Un tāpat reizēm ir kaut kas tāds, ka būvnieks sāk rakt vai aizslēdz kaut ko ātrāk nekā zīmes ir nomainītas. Ja? Un tad mēs ejam kratam ar pirkstu, un tad būvzraugi ātri to reaģē, ja? Un tā tālāk. Būvdarba procesā vienmēr būs lietas, ko var pilnveidot, un satiksmes organizācija viena no galvenajām. Jā, bet tas jau ir jāsaprot. Ja tu cēli, pēc tam būs labāk. To brīdi jāpaciešās. Es iedzīvotājiem vienmēr saku, ka mēs mājā koridoru ieejas remontējam. Nav viegli. Ja? Nav viegli. Nav gan. Bet pēc tam, piemēram, es arī biju pagājušajā nedēļā aizbraucis vakarā skrituļot uz to jauno Namē ielu. Ja? Tur cilvēki gandrīz neviena, ja? Un ir tik skaisti un ir tik forši, un tā infrastruktūra sabūvēta, tagad ir prieks. Tur ir forši, jā. Vēl sāksies bērndārza būvniecība, tad atkal kādu laiku nebūs forši. Tad būs, atkal kravas brauks iekšā un ārā, bet vismaz to infrastruktūru, kas ir izbūvēta, to viņi nesabojās noteikti. Jā, mums vēl ir Atmodas ielā, ko mēs tagad būvējam, mums ir paredzēts arī Ošu ceļā. Tas posmiņš no Atmodas ielas līdz 1. līnijai. Tur mums ir plānots uzbērt, jo pēc projekts tagad ļoti daudz apbrauc riņķi, un tad mēs tur arī plānojam uzbērt, un arī meliorāciju sakārtot Ošu tieši ceļā.
Un arī pirmo līniju, es domāju, ka mums izdosies arī uzbērt. Bet pirmajā līnijā plānojas tāds viens liels projekts nākotnē, arī, kur no Kaigpura plāno būvēt arī lielu kabeli, un tad viņš nedaudz skars arī pirmo līniju. Un pirmajā līnijā arī uz Zemgales industriālo parku ir paredzēta kabeļu izbūve no Miezītes apakšstacijas. Ja? Tā kā mēs vēl skatīsimies, kad to darīt. Droši vien, ka gada otrā pusē. Tā purva nāks no tiem ģeneratoriem, jā, uz Miezītes ceļu, jā, un tāpat arī no Miezītes apakšstacijas ies uz Zemgales industriālo parku, kas ir lidlauka teritorija. Tur arī pa pirmo līniju tiks būvēts kabelis. Tāpēc tur tie darbi varētu būt, kad būs tie uzbēršanas un ceļa uzbēršana, labiekārtošanas darbi nedaudz vēlāk. Mēs tur sabērām vienu posmiņu, kad no Ganību ielā, kad mēs veicām to dubulto virsmas apstrādi, tad no Ganību ielas mēs līdz kādam 400-300 metrus mēs uzbērām. Tur bija tāds ļoti mitrs visu laiku. Jā. Tagad ir labāk daudz, un tad mēs plānojam arī šogad turpināt pirmo līniju uzbērt, bet pēc kabeļu izbūves darbiem. Tas pirmā līnija ir tur tālāk, kur nogriežas. Kur aiziet līdz Meiju ceļam faktiski, jā. Nu, skaidrs, jauki. Tas darba daudz. Jā, sezona ir. Ziemā mums arī nebija, piemēram, Zemgales industriālajā parkā nebija tehnoloģiskās pauzes. Turpinājām rakt, tā kā jā, laiks bija pateicīgs. Atceries, ziemā mums bija diskusija ar biedriem, kādu to vai sāli kaisīt, vai smiltis, vai kas ir labāks. Kā par šo ziemas ir tā, sāls labi darbojās līdz kādiem grādiem +6 apmēram, jā. Pēc tam, ja ir tāds sāls kārtīgs un ir reizēm, ja ir mums laikapstākļi, piemēram, uztais melno ledu, tad sāls pēc 6 grādiem darbojas jau ļoti slikti. Tad jau mēs slēdzam klāt smilti. Un ir arī smilti sāls maisījumi, ir reizēm, ka mēs tikai smilti tādā kārtīgā atkalā kaisam, jā. Mums ir diskusijas par ietvēm, jo, protams, kad uz ietvēm sāli mēs nākotnē centīsimies plānot mazākos apjomos, jā. Jo tas ir, protams, kad mājdzīvnieki, apavi, bet arī tas nepārāk labi patīk arī bruģakmens sagumam. Un mums šobrīd arī mēs ar IGT sadarbojamies un IGT laboratorijā testējam mums atsevišķus bruģus, kas ir izbūvēti pirms daudz 10 un 15 gadiem un ir veikt šī sāls kaisīšana, jā, un kā tas ir ietekmējis šo bruģi, jā, mēs arī tādus darbiņus veicam šobrīd, lai izvērtētu. Bet, protams, granītu šķembu uzkaisīt, tas būs stipri dārgi, kas, protams, kad Ziemeļvalstīs notiek, bet viņiem ir savs resurss, mums tas viss būtu jāved iekšā. Ir vēl atsevišķi tāds magnija tipa sāls, jā, kur varbūt to mēs vairāk piestrādāsim un centīsimies. Tas atkal bruģa sagumam nav tik kaitīgs kā šis nātrija chlorīds. Jā. Tā kā mēs arī pie tā strādājam. Okay. Jā, domājam, kā. Es domāju, vissvarīgākais šajā sadarbībā un sapratnē ir komunikācija. To sakrā ar to komunikāciju, kad ir skaidrs, notiek tas, notiek šīs, un kāds arī pasaka, nevis nerunā, tad tur es domāju, ka viss būtu priecīgi un fēni, jo tiešām ir jūtam, kad ir uzlabots. Protams, vēl varam 5. līnijā, mums līdz galam nav gaisma, vēl mēs atradīsim. Tas, kad ir ko atrast un ir ko uzlabot par sagumiem, protams, runājot sevišķi, kur arī kad pašvaldība veic šīs iedzīvotāju aptaujas, galvenais jautājums ir vienmēr sagumi. Kad jums plānojas kāda nākama aptauja? Vairāk tur pašvaldības sabiedriskās attiecības veids. Mēs kā pilsētsaimniecība atsevišķi nē. Grūti man pateikt īstenībā, kad tas varētu notikties, bet pārsvarā un joprojām ir numur 1 sagumi, jo mums ir šī bagāža, tomēr ir grantētās ielas pašvaldībā ļoti daudz joprojām, lai arī mēs veicam tur iepriekšējos 4 gados mēs 15 km esam veikuši, bet pret tiem 100 km, kas vēl ir, jo mums, protams, viss tas ir vēl ļoti daudz, un, protams, iedzīvotāji to arī izsaka. Un vasarās jums jāsmazina ar tiem pretputekļiem. Jā, tieši tā. Tas ir vēl prasa. Piemēram, tas ir ļoti labi, ka mēs tādā 3. un 4. līnijā arī veicam to virsmas apstrādes galam. Tur atkrīt uzreiz greiderēšana, atkrīt uzreiz šī pretputekļošana. Jā. Un tad līdz ar to mēs varam vai nā kādā citā to pretputekli ielikt, kur varbūt, kad iepriekšējās reizēs mēs to nevarējām izdarīt, un tādā veidā. Tā kā šī saguma uzlabošana nav tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldības budžetam, ilgtermiņā runājot. Uz sitienu jau liekas, ka tas ir daudz dārgāk nekā vienkārši pagreidrēt. Bet ilgtermiņā mēs, tieši tā. Respektīvi, tad mēs varam palikt pie tā, ka, ja mums ir kādas idejas vai tas e-pasts vai tiekamies, izrunājam, saprotam,
procesu, kādā mēs varam iet, vai nu mēs paši tur, vai tur Latvijas valsts ceļiem, vai kā, un kopīgiem spēkiem. Precīzi, jo tas, kas mums pašvaldībai vislabāk patīk, kad iedzīvotāji nāk ar kopīgu ideju. Lai nav tā, ka varbūt vienam gribas tur kaut ko tauri, otram gribas soliņu varbūt kaut kur citā vietā, un trešajam gribas, nē, man vispār to nevajag. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi šīs kopienu veidošanas, kad kopā nolēma, kas mūsu rajonā ir prioritāte. Tad ir šie saziņas kanāli, tāpat pilsētsaimniecībā katru pirmdienu, kā visā pašvaldībā, no 3 līdz 7 ir pieņemšanas laiks. Vēlams iepriekš pieteikties, jo mēs varam arī būt kaut kur citur, ja nav viens pieteicies. Ja? Un vienkārši nākam, kopā izdomājam, mēs paskatīsimies no mūsu puses topogrāfiju, iedosim kaut kādu informāciju, kas varbūt jums uz vietas nav pieejama, vai ne? Un tā jau tas arī notiks. Super. Bet mazās lietas 87. Jā. Paldies! Paldies. Bija patīkami atkal kārtējo reizi parunāt ar profesionāļiem. Jā. Priekšēd būt. Super. Paldies!